Sveiciens Mācībprieks kanālā! Šodien guļam pasakas. Klausies uzmanīgi. Latviešu tautas pasaka nepateicība pasaules alga. Reiz kāds saimnieks iet cauri lielu mežu un ierauga zelti iesprūdušu akmeņu starpā. Zelti žēl lūdza saimnieku, lai jel viņu atpestot, ko šis arī izdara. Bet par pateicību atpestītais zeltis rauga saimniekam rokā iekost. Tas atrauj savu roku nost un jautā dusmīgā balsī: vai tādēļ tevi izpestīju, lai man rokā iekod? Kā tad, lai tevim pateicos, labdarītājam iekost ir jau pasaules alga? Saimnieks tādai runai netic, bet zeltis apņemas liecinieku dabūt, kas to pašu teiks. Viņš aizved neticīgo pie suņa un jautā sunītim: saki, plušķi, kāda ir pasaules alga? Ja man pasaules alga jāpierāda, tad stāstīšu pats savu dzīves gājumu. Sunītis plušķītis nu iesāk tā: piedzimu klēts priekšā, kā visi kucēni, un lēkāju siltajā saulītē, tāpat kā mani citi brālīši, bet vēl nemācēju neriet, kad jau kaimiņa saimnieks mani atšķīra no mātes un pārnesa saviem bērniem par paiju. Nevaru teikt, ka man ar bērniem nelabi gāja, dabūju piena lakt, cik gribējās. Vēlāk bērni mani apnika, un nu saimnieks man pavēlēja klētis sargāt, govis ganīt, zagļus riet. 2 reiz esmu aizdzinis veselu zagļu pulku no viņa klētīm. 1 reiz viņa dēlu no upes izvilcis. 10 gadu govis saganījis un 5 reizes vilku no avīm atgaiņājis. Par pateicību saimnieks mani vakar aizdzen uz mežu, jau vecuma dēļ nespējot vairs viņam kājas kalpot. Tomēr es tādēļ nekurnu, jo tā jau ir pasaules alga. Vai tu dzirdēji? Zeltis iesaucās un atkal taisās saimniekam rokā kost, bet šis atrauj roku un saka: gribu vēl vienu liecinieku dzirdēt. Nu zeltis to aizved pie zirga un jautā: saki, bērīti, mums abiem, kāda ir pasaules alga? Ja man jāstāsta pasaules alga, tad stāstīšu pats savu dzīves gājumu. Zirdziņš bērītis nu iesāk tā: augu pie mātes līdz 3. gadam, bet 4. jau biju pieaudzis tik daiļš, slaiks un glums zirgs, ka ceļmalā ļaudis apstājās, kad priekš kartītes aizjūgts rikšoju. Tā tas gāja līdz 7. gadam. Te kādā rudenī savu kungu no slepkavas rokām glādams tā pārskrējos, ka palika 2 kājas stīvas klibas. Kungs nu mani klibiķi nodeva zemnieku zirgu barā, kur ar visām klibajām kājām 10 gadus sakalpoju. Vilku vēzumus, kūlu lābību, vazāju ecešas, aru laukus. Nu, un kad vecumā nekā vairs nespēju, mani ņem svešiem pārdot par smiekla naudu. Tomēr es tādēļ nekurnu, jo tā jau ir pasaules alga. Vai tu dzirdi? Zeltis atkal jautā un taisās saimniekam rokā kost, bet šis atrauj roku un saka: gribu vēl vienu liecinieku dzirdēt. Tagad zeltis to aizved pie lapsas un izstāsta par strīdiņu, bet lapsa saka, ka vajagot līdz tai vietai aiziet, kur strīdiņš sācies. Lai taisni spriestu, iedams saimnieks klusu piebaksta lapsai, lai izspriežot viņam taisnību, bet lapsa tikpat klusu atkal čukst:
Vai būs man par to pīlīte, zostiņa, vistiņa, tītariņš? Būs, uz galvošana būs. Tā runādami tie sasniedza to vietu, kur Zaltis iesprūdis. Te ir tā vieta, spriedinu, kāda ir pasaules alga. Zaltis aicina Lapsu, bet Lapsa viltniece atsaka, ka nemākot ātrāki taisnību izspriest, kamēr šis neparādot, kā īsti bija iesprūdis. Zaltis ielien akmeņu starpā un iesprūst no jauna. Lapsa to redzēdama pieskrien akmeni, pārspiež teiktama, tāda ir pasaules alga. Saimnieks noved Lapsu mājām, lai aizmaksātu par taisno spriedumu. Lapsa paliek pagalmā laizoties, un saimnieks ieiet pie saimnieces pēc pīlēm, zosīm. Bet saimniece to dabūjusi zināt, paliek pikta un uzsauc saimniekam. Vai tev kādas pīles, zosis, vistas, tīteri pieder? Raugi tik viņas aiztikt, tad redzēsim. Viesu, piktu, cuj, pi! Trieciet to viltnieci Lapsu no pagalma mežā. Lapsa nabadzīte muka, bet mazliet tēva dotās bikšeles suņi tomēr ieskrambāja. Tāda ir pasaules alga. Ukraiņu tautas pasaka naudas maciņš. Reiz dzīvoja vīrs ar sievu, un tiem bija pāris braucamo vēršu, bet kaimiņiem rati. Tiklīdz pienāk svētdiena vai kādi svētki, tā viens no viņiem vēršus un ratus brauc uz baznīcu vai ciemos. Vienreiz brauca vieni, otrais otri. Tā viņi arī izpalīdzējās. Te kādu dienu sieva saka vīram, pārdod vēršus. Labāk to vietā nopirksim zirgu un ratus, tad paši varēsim braukt, kur vien gribēsim. Kas kaimiņiem nekaiš, viņiem taču saviem ratiem ēst nav jādod, bet mums vērši jābaro. Nu labi, vīrs padzirdīja vēršus un veda tos pārdot. Te redz, kāds cilvēks to panāk ar zirgu. Labdien! Labdien! Uz kurien tu vēršus ved? Pārdot. Labāk maini tos pret zirgu. Labi, esmu ar mieru. Izmainīja viņš vēršus pret zirgu un dodas ar visu zirgu tālāk. Te redz, tam pretim nāk kāds cilvēks ar govi. Labdien, labdien! Uz kurien tu zirgu ved? Gribēju aizvest uz tirgu vēršus pārdot, bet ceļā izmainīju pret zirgu. Maini zirgu pret govi. Labi! Esmu ar mieru. Izmaini arī. Nu vīrs ved govi. Te redz, kāds cilvēks dzen cūku. Labdien! Labdien! Uz kurieni tu govi ved? Gribēju aizvest uz tirgu vēršus pārdot, bet izmainīju tos pret zirgu, bet zirgu pret govi. Maini govi pret cūku. Labi, esmu ar mieru. Nu dzen viņš šo cūku, te redz, kāds cilvēks ved aitu. Abi sasveicinājās. Maini cūku pret aitu. Labi, esmu ar mieru. Un viņš dzen aitu. Te redz, kāds cilvēks nes zosi. Abi parunājas. Mainu aitu pret zosi. Labi, esmu ar mieru. Nu iet tālāk ar zosi. Te redz, kāds cilvēks nes gaili. Abi izrunājas. Maini zosi pret gaili. Labi, esmu ar mieru. Nu viņš nes gaili. Te redz, kāds cilvēks atradis uz ceļa tukšu naudas maciņu. Parunājas arī ar šo. Re, es naudas maciņu atradu. Maini gaili pret šo maciņu. Labi, esmu ar mieru. Iebāza viņš maciņu kabatā un iet uz tirgu. Nonāk pie pilsētas. Tur ar celtuvi jāpārceļas pār upi, bet viņam nav naudas, ko samaksāt par pārcelšanu. Tad pārcēlājs tam saka, dod kaut tukšu pašu naudas maciņu.
un viņš to iedod arī. Tur stāvēja vezumnieki ar vēršiem. Kad tie dabūja zināt, ko viņš izdarīs ar maciņu, tie sāka smieties. Nu tu gan! No sievas dabūsi sutu. Neko nedabūšu. Vēl teiks jāpriecājas, ka pats sveiks un vesels pārnācis mājās. Viņi saderēja. Ja sieva tā teiks, tad vezumnieki atdos viņam visus 12 vezumus, līdz ar visām pātagām. Tie tūliņ nosūtīja vienu vezumnieku pie šās sievas, tas aiziet un saka: Labdien, labdien! Vai tu neko neesi dzirdējusi par savu veco? Nē, neesmu. Viņš vēršus izmainīja pret zirgu. Tas ir labi, rati nav dārgi, kaut kā pie tiem tiksim. Bet zirgu viņš iemainīja pret govi. Vēl labāk, būs mums pieniņš. Bet arī govi viņš izmainīja pret cūku. Tas arī labi, būs mums siventiņi. Bet cūku iemainīja pret aitu. Arī tas nav slikti. Būs jēriņi un vilna, ko man verpt. Bet aitu viņš izmainīja pret zosi. Arī tas nekas. Būs mums dūnas un spalvas, bet zosi viņš izmainīja pret gaili. Nu, pavisam labi. Gailis agri dzied, viņš rītos mūs modinās uz darbu, bet gaili viņš izmainīja pret naudas maciņu. Vēl labāk. Ja kaut kur ko nopelnīsim, viņš vai es, vai bērni, būs maciņš, kur naudu ielikt. Nu, kas par to jāpriecājas, ka pats sveiks un vesels pārnācis mājās. Tā šie vezumnieki arī atdeva svešiniekiem 12 vezumus, pie tam vēl ar visām pātagām. Paldies, ka klausījies, atbalsti kanālu un pieseko tam!